Video lekcija, pirmā daļa - palīdzības sistēma laboratorijas darbam. Tagad apskatīsim 4. uzdevumu un mazliet viņu papildināsim ar 2. uzdevuma datiem. Tad XAS būs datumi, jo daudziem ir problēmas, kā pareizi attēlot datumus uz XAS. Tad beigās ir jāsanāk lūk šādam grafikam, redzam tādu datumus XAS. Un šeit mēs redzam stabiņus, kurā vienā stabiņā ir ienākumi pa akcijām un valūtām, un augšā ir parādīta kopējā summa abiem diviem. Kā to izdarīt? Pirmā daļa - iezīmējam tabuļu, insert, un lūk šis grafika veids, teksta kolumna, tātad ļauj izveidot stabiņu viens otram virsū. Redzam uzreiz problēmiņu, kas notiek, ka šeit klāt tiek likti datumi, kas ir starp tiem datumiem, ko mēs redzam šeit. Kā to tiekam galā, labais spēles klikšķis, format access, lūk šādi, un lūk ar šo te podziņu mēs pasakam, ka mēs gribam redzēt tikai to, kas ir šeit, nedomā neko lieki, tikai tas, kas ir tabliņā, un lūk jau sanāk, mēs strādājam. Nākamā lieta ir papildinām šo tabliņu. Lai uztaisītu to kopējo summu, mums vajag reāli zināt, cik tur ir kopā. Tad veidojam vēl vienu stabiņu, vēl vienu kolonu. Lūk, šādi ir gatavs, pievienosim viņu grafikam, kādā veidā, ļoti vienkārši arī to var darīt, redzam, ka aktivizējam grafiku, mums šādi iekrēsojas visi apgabali, un ja mēs velkam aiz šī zilā, tad mēs liekam klāt jaunu apgabalu. Tātad, cerams, ka skaidrs, ka tas zaļais ir tikpat liels kā vispārējie, tāpēc, ka tā ir summa par viņiem diviem. Tātad, ko mēs tagad daram? Mēs tagad liekam šo te lietiņu virs mūsu veciem grafikiem. Kādā veidā mēs to daram? Ļoti vienkārši iezīmējam tikai zaļos, labais spēles klišķis, format data series, un pasakam, ka tas ir secondary access. Un lūk, kas notiek, mums parādās vēl viena as jauna, kuru mēs varam vienkārši nodzēst, viņi mums nav vajadzīgi. Un tagad lūk šie zaļie ir attēloti virs mūsu pārējiem stabiņiem. Tātad, kas atliek izdarīt? Ielikt šeit caurspīdīgumu, lai būtu redzams tikai iepriekšējo, un šis nav redzam, tad viņi ir tieši virsū. Tālāk, caur layout data labels ieliekam vēl vērtības, lūk šādi, redzam, tātad tas ir mūsu tā zaļā stabiņa vērtības, kas, protams, atbilst mūsu parasto stabiņu summai. Lūk šādi. Tātad tos var normāli formatēt, izmantojot šo te pašu home izolni vai arī formatu šeit mazliet vairāk dažādu krāsu un fontu. Tā mēs atstājam to zaļos. Pēdējais, kas ir jāizdara, jāsaliek tādas pašas vērtības katrā no atpalikušiem diviem stabiņiem, sarkanajā un zilajā. Un vienkārši klikšķinot tas nesanāks, jo mums virsū ir ielikts tas zaļais stabiņš. Tikt līdz pārējiem mēs nevaram, tāpēc mēs to darīsim caur šo te bultiņu augšā. Ja tad layout vai formātu izvēlnē ir šī bultiņa, un te mēs varam izvēlēties series akcijas, piemēram, kas notiks, mēs izlasīs akcijas, un mēs tur pieliksim data label center, lūk ir, un tāpat izvēlamies series values, un arī ieliekam data labels center šādi. Kopā šeit varam izdzēt, viņš nav vajadzīgs, un lūk, mums paliek grafiks, kurā mēs redzam, cik esmu nopelnījis katrā dienā pa ienākumu veidiem, un kopējā summa arī ir redzama. Tā kā, lūk, šādu lietu mums arī ir jāuztaisa. Ja ir rodās kādi jautājumi, iestartē no jauna, skatāmies, kamēr sapratīsim. Neaizmirstam aizpildīt anketu. Gribētu zināt, kā jums iet mājās bez palīdzības.